Es gribu parunāt tieši par aizsardzības nozari, kas ir ļoti svarīga, protams, tiem, kas dzīvo pierobežā. Un aizsardzības joma vienmēr ir bijusi līdz Ukrainas karam tāda vieglā tēma. Tur par ministriem varēja ielikt gandrīz jebkuru. Jo mēs esam NATO, un visi uzskatīja, ka aizsardzības jomā tur NATO pieskatīs visu, un tur par ministru var ielikt jebko. Šobrīd tā situācija ir ļoti būtiski mainījusies. Par šo pieprasījumu runājot, man ir jāsaka viens fakts, ka man vienmēr dara uzmanīgu cilvēki, kas nav spējīgi atzīt savas kļūdas. Sprūda kungs par šiem 3 gadiem nav atzinis nevienu savu kļūdu. Iespējams, tāpēc arī 2 valsts sekretāri no turienes ir aizgājuši no šīs ministrijas. Vēl vairāk es teikšu, manuprāt, aizsardzības ministrijā, arī dažās citās, bet it sevišķi aizsardzības ministrijā, būtu jābūt nevis politiķim, bet nozares ekspertam. Kā jau iepriekš minēju, tieši to draudu dēļ, kas mums šobrīd uzglūna. Es negribu neko sliktu teikt par aizsardzības jomu kopumā, un mēs kā opozīcija vienmēr esam centušies būt solidāri ar kopējiem valsts mērķiem aizsardzībā un ārlietās. Nevelti jau arī Bergmaņa kungs vada šo atbildīgo komisiju par aizsardzību. Taču man atmiņā nāk Kāļa Ulmaņa savulaik teiktie vārdi, ka jūs tur palieciet savās vietās, es palikšu savējā vietā. Mēs šobrīd nedrīkstam ar bezatbildību skatīties uz to, ko saka un kā rīkojas, vai pareizi sakot, nerīkojas aizsardzības ministrs. Mēs, diemžēl, nedrīkstam klusēt, un mums kā tādiem trauksmes saucējiem ir jānorāda uz tām problēmām, kas ir aizsardzības nozarē. Arī Lietuvas kolēģi, starp citu, ļoti bažīgi izsakās par reāliem draudiem, kas no Krievijas federācijas var būt Baltijas valstīm. Kam interesē sīkāk, var iepazīties ar bijušā ārlietu ministra Landsberģa garāku rakstu par šo tēmu. Es neatkārtošos. Kā jau teicu, kam interesē, ar to var iepazīties. Bet mani dara bažīgo arī šī situācija aizsardzības ministrijā, kā jau teicu, par saistībā ar 2 valsts sekretāru nomaiņu, jo ministrs to pamato ar publiskajā telpā tiek tiražēti nepamatoti apgalvojumi un pārmetumi. Respektīvi, atkal ministrs savā darbībā kļūdas neredz, viņš šo atbildību noveļ uz valsts sekretāru. Bet vai tiešām tā ir aizsardzības ministrijas, aizsardzības ministra biroja un visas nozares spēja rādīt šo noturību pret dažādiem uzbrukumiem, gan hibrīdu uzbrukumiem, gan, diemžēl, arī saistībā ar reālām dronu ielidošanām mūsu teritorijā. Tas viss dara bažīgi. Pieprasījums tika tiešām adresēts Siliņas kundzei. Siliņas kundze pati uz tiem neatbildēja, atsūtīja 2 savus ministrus, un zīmīgi, ka pieprasījuma komisijas sēdes daļa, kad mēs skatījām šos jautājumus un šos pieprasījumus par tieši dronu situāciju un dronu ielidošanu un apziņošanas problēmām, tā tika noteikts, ka ir ierobežotas pieejamības informācija, ko ir snieguši abi ministri. Un, godīgi sakot, man ir viegli runāt, jo es neko neizpaudīšu no tās informācijas, kas tur tika pierakstīta, jo pēc būtības tur nekā nebija. Un kas būtiski, tur nebija praktiski nekas minēts par tā saukto otro dronu, par ko es jums jau iepriekš esmu piesaucas un vērsis jūsu uzmanību, jo 25. marta rītā mēs visi pamodāmies ar ziņu, ka ir viens drons nokritis pie Svariņu ciema.
Un, protams, tas bija šokējoši. Un tad parādījās tā otra informācija, bet tur kaut kur tā apmēram ap to pašu laiku vēl viens drons ielidoja un izlidoja no Latvijas teritorijas. Un arī visā savā komunikācijā aizsardzības ministrija min šo pēc skaita jau 3. dronu, kurš nogāzās to 20 km attālumā no robežas. 2:30. Bet 1:30, tad 2 stundas pirms tam, aptuveni. Neviens jau nesaka, cikos. Tas otrais drons ielidoja Latvijā, pārlidoja nezinām pāri kādām apdzīvotām vietām un nezinām, cikos izlidoja ārā. Un tas ir ļoti būtiski, kolēģi. Manuprāt, šis tieši otrais drons parāda to, ka ne iekšlietu sistēma, ne aizsardzības sistēma viņu pēc būtības neidentificēja tajā naktī. Man joprojām ir atklāts jautājums, uz kuru es neesmu saņēmis atbildi. Es lūdzu ministram, arī šobrīd lūdzu, pateikt, cikos tika identificēts šis otrais drons 25. martā. Trešais drons nogāzās 2:30, to mēs visi zinām, bet cikos Latvijā ielidoja un cikos tika identificēts otrais drons. Ja uz šo jautājumu atbildes nav, tad man ir jāatgriežas pie pirmā punkta, ko es teicu. Aizsardzības ministriju jāvada nevis video taisītājam un preses sekretāram, bet nozares speciālistam. Pēc 25. marta notikumiem, kad ministrs laikam 26. vai 27. marta atbrauca uz Latgali, uztaisīja video, ir pagājis jau gandrīz mēnesis. Jūs mani labojiet, varbūt arī aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre, valsts sekretāra šobrīd jau praktiski nav, varbūt parlamentārā sekretāra var atbildēt. Vai šī mēneša laikā ministrs vēlreiz ir aizbraucis uz to pierobežu? Lai nesanāk tā, ka viņš atkal brauks uz to pierobežu, kad nogāzīsies nākamais drons un atkal uztaisīs video to pašu vai citu latvāņu fonā. Man šķiet, tas nav pietiekami un tas nav tas līmenis, ko mēs gribam redzēt no aizsardzības ministra. Man jums arī jāatgādina par pirmo dronu, tā saukto Gaigalavas dronu, kuru identificēja vietējie iedzīvotāji. Man ir jāatgādina arī par tā saukto 5. dronu, kas arī tika atklāts faktiski šīs sēdes laikā. Nevis šīs sēdes, bet vienas no iepriekšējām sēdēm. Līdz tam sistēmas nenostrādāja. Jā, pie tā 4. drona, kas tuvojās Ludzai un Balviem, pēkšņi ieslēdza šo apraides sistēmu. Ļoti labi, ka viņu ieslēdza, jo mēs atkal atklājām kļūdas sistēmā. Jo blakus esoši cilvēki saprata, ka viens saņem ziņojumu, otrs nesaņem ziņojumu, lai gan abi ir vienā šūnā. Arī pēc tam ziņojumu par to, ka draudi ir garām, ka drons ir attālinājies, atkal vieni saņēma, citi nesaņēma. Es jau pagājušreiz, kad mēs runājām par Sprūda kunga pāraudzību esošo sistēmu un IT, jeb informācijas tehnoloģiju lietām, jau minēja, ka tur ir bažas. Tagad ar CVK, jeb Centrālās vēlēšanas komisijas problēmu mēs atradām risinājumu kopīgi, tā izskatās. Deleģēsim Latvijas kapitāla sabiedrībām, Latvijas valsts mežiem tos izstrādāt. Varbūt atkal Latvijas valsts mežiem jāprasa, lai izstrādā to 112 vai uzlabo, lai tā šūnapraide strādā. Man ir svarīgs rezultāts, lai iedzīvotāji saņem informāciju par to, kas viņiem tuvojas, par to, ka draudi ir garām, un lai šo informāciju saņem saulaicīgi. Jo citādāk atkal man jāgriežas pie šī otrā drona, no kura trokšņa pamodās cilvēki, un ticiet man, to nevarēja sajaukt ne ar mopēdu, ne ar deltaplānu, ne ar kādu citu transporta līdzekļu. Tas bija naktī, 1:00 naktī. Viņi informāciju nesaņēma līdz pat rītam. 1:00 naktī tu pamosties, un tev nav informācijas ne 112,
ne Sargs LV, ne ministra Twitterī, ne prezidenta Twitterī. Kā cilvēkam rīkoties, ko cilvēkam domāt? Un tieši tāpēc, manuprāt, šis pieprasījums ir ļoti būtisks, lai mēs varētu atbildēt paši par to, vai mūsu aizsardzības sistēma un iekšlietu sistēma ir spējīga atbildēt uz mūsdienu izaicinājumiem. Visbeidzot, ja līdz šim pamatā mūsu teritorijā ir ielidojušie Ukrainas droni, kas nomaldījās vai tika speciāli nomaldināti, tā teikt, no Krievijas puses. Es jau kolēģiem pus pa jokam, bet pa pusē nopietni esmu teicis, ka varbūt tad mums ir jālūdz Ukrainas pusē, lai viņi regulāri, bez munīcijas, bet sūta kādu dronu uz mūsu pusi, uz Sēlies poligonu, uz Ādažu poligonu varbūt, un notestēsim, cik garš ir tas sprūda centimetrs. Aicinu šo pieprasījumu atbalstīt.